2009. gada 29. maijs tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras filiāls Lielbērze darbiniekiem paliks atmiņā ilgāku laiku. Tā ir diena, kad pēdējo reizi viņi satikās kā Lielbērzes tuberkulozes slimnīcas darbinieki un kolēģi. Es laikam būšu varu pieskaitīt sev pie tiem cilvēkiem, kur uzskata, ka reforma bija vajadzīga. Un jāsaka šeit arī tas, ka mēs tieši tuberkulozes dienests ir strādājuši šos gadus ļoti labi. Un līdz ar to saslimstība ir mazinājusies. Un ja mēs zinām un saprotam, kāda izskatās tuberkulozes aprūpe, tā stacionāra, tieši tā slimnīcas daļa ir ļoti maziņa. Un tur ir vairāk ambulatorā un sociālā aprūpe vajadzīga slimniekiem. Un līdz ar to sakārtojot šīs lietas, es domāju, ka tas bija tikai likumsakarīgi, ka gultu skaits tika mazināts. Protams, ļoti būtu liels novēlējums, lai reforma tiktu izdarīta prātīgi, lai netiktu sajaukts tas, kas ir izdarīts pa šiem gadiem. Ārste Ērika slimnīcā strādājusi 25 gadus, kur domājusi, ka pavadīs visu savu mūžu. Šeit viņa atradusi piepildījumu savai dzīvei, sniedzot palīdzību citiem cilvēkiem. Tagad Ērika atkal nonākusi dzīves krustcelēs. Es domāju, tā ir atvadīšanās no iepriekšējās dzīves un varbūt jaunas dzīves sākums. Līdz šim es biju tā kaut kā iedomājusies, ka šī ir mana vieta uz pasaules. Bet, mainās. Apstākļi mainās, jāsāk no jauna. Pārcelšos uz citu dzīves vietu, strādāšu citā darba vietā. Dzīvosim, redzēsim. Es ceru, ka nākamajā darba vietā es varēšu līdz pensijai nostrādāt. Būtu jau labi. Arī mazliet ilgāk, bet man un arī pārējiem maniem kolēģiem darbs daļai ir nodrošināts, daļai ir pensija, kas būs tā kā pamats kaut kāds zem kājām. Nezinu, bet katrā ziņā jau ir arī daļa no personāla, kuriem tiešām būs ļoti grūti. Ironiski, ka tieši medmāsu uzcītīgais darbs slimības profilaksē un ārstēšanā ir iemesls, kādēļ tagad paši kļuvuši par cietējiem. Samazinoties saslimušo skaitam, mazinājās arī Lielbērzes tuberkulozes slimnīcas pacientu skaits. Mēs esam panākuši valstī to, ka tuberkuloze samazinās. Un tādēļ samazinās arī vajadzība pēc tuberkulozes slimnīcas. Vienas no tuberkulozes slimnīcām. Slimnieku skaits kļūst mazāks, tas ir labi. Bet katram personīgi droši vien šeit strādājušam tas nav viegli. Kādas bija pacienta emocijas? Pacienti jau ir kādu nedēļu jau kopš aizvest. Vai mēs esam jau dzirdējuši atsauksmes, ka tā kā Lielbērzē tā laikam nekad nekur nebūs, jo šeit tiešām bija radīti visi apstākļi slimnieku ārstēšanai, gan ļoti kvalificēts personāls, gan arī radīti apstākļi, gan ārstēšanai, gan brīvā laika pavadīšanai. Patreiz, cik mēs esam dzirdējuši, mūsu slimnieki ļoti gribētu, lai tomēr Lielbērze būtu pastāvējusi. Bet, laiks iet uz priekšu, viss mainās. 1935. gadā, pirms teju 75 gadiem, Rīgas aizgādības valde Lielbērzē izveidoja namu, kurā varēja apmesties trūcīgie tuberkulozes slimnieki. Pašiem darbiniekiem sajūtas, kas pārņem dodoties prom no tik pierastās dzīves Lielbērzes slimnīcā, ir grūti raksturot. Droši vien, ka ļoti dīvaini, jo nevar saprast, kā tas ir, ka vienā dienā ir jāsavāc pilnīgi pēdējās mantas un jāaizved viss projām. Es domāju, ka mēs liela daļa neesam vēl sapratuši, kas būs pirmdienā. Bet sajūta droši vien kā pārceļoties uz citu dzīves vietu, tikai es pieļauju, ka lielai daļai
nav tā saprašana, kas tad būs tajā rītdienā. Tās sajūtas katram cilvēkam ir tādas jocīgas, un ir viena daļa cilvēka, kuri arī šajā brīdī paliek neziņā. Un tā varētu būt puse no mūsu darbiniekiem, kuriem ir tā, ka vairākiem ir solījumi, kur ir braukuši un meklējuši, solīts ir, bet jūs saprotiet, kamēr nav papīra cilvēkam rokās un skaidra līguma, ka viņš tur strādās par tieši un tādu aldziņu, kāda jau nu būs, tikmēr neviens nevar būt drošs. Bijušajiem slimnīcas darbiniekiem aizejot no Lielbērzes, visvairāk pietrūks vietas un cilvēku, kuri bijuši apkārt ikdienu. Ar ko, man liekas, ka Lielbērze vienmēr ar ko ir izcausies, tie ir cilvēki. Un katrs no viņiem šeit ir ieguldījis, sirdi. Un iet no vietas projām, kurā ir daļa no tavas sirds, droši vien, ka ir ļoti grūti. Un droši vien, ka arī daļa no manas sirds ir šeit.